Labdien, esmu Dainis un turpinu stāstīt par savu 3D printeri, ko es pats vācu. Man viņš jau vairāk kā pusgadu normāli strādā, kvalitāte laba, esmu apmierināts, arī tehnikas ziņā viss ir labi. Ar Marlinu programmu arī cik necik tieku galā, bet parādījās tāda ķibelīte. Kā es jau teicu, man bija mātes plata MKS MakerBase Nano versija 3.1, un tur bija diezgan daudz paplašinājumu. Tur varēja uzstādīt Wi-Fi panelīti, un tāpat varēja uzstādīt pievienot blociņu priekš barošanas pārtraukšanas printēšanas beigās. Es tos abus blociņus piepirku klāt, tie nebija dārgi, burtiski tur 10 eiro viens maksāja. Bet rezultāts tāds bija, ka man viņi nevisai labi strādāja, vai arī vispār nestrādāja kā vajag. Vai arī tad strādā, tad nestrādā. Jo lieta ir tāda, ka plata ir plašām iespējām, bet programmatūra vēl īsti netiek līdzi. Tā ka man vajadzētu pagaidīt kādu pusgadu, varbūt vairāk, kad Marlins atjaunināsies uz kādu nākošo versiju, un kurā jau būs iekļauti man vajadzīgās platītes ar man vajadzīgiem parametriem. Bet par cik man slinkums tik ilgi gaidīt, un tagad ir tāds vasaras laiks, kad ir mazāk izdevumi, mazrusiņi vairāk naudas ir, tad es nolēmu piepirkt klāt vienu platīti, ko es nejauši atradu internetā. Tas arī tas pats MakerBase, plata saucās MKS Skipras, versija 1.0. Kas šī ir tāda paviltīga platīte? Kāpēc man viņa iepatikās? Viņa sastāv no diviem blokiem. Šī daļa ir printera daļa, mehāniskā daļa, teiksim tā, un šī ir matemātiskā daļa, tas ir procesors ar visu atmiņu. Tā kā divas plates uz vienas plates, kā saka, ar visām papildus funkcijām. Ko tas nozīmē? Teiksim, jūs visi būsiet dzirdējuši par tādu programmu Clipper, ar kuras palīdzību var palielināt printēšanas ātrumu, tajā pašā laikā saglabājot augstu printēšanas kvalitāti. Un pat pie lieliem ātrumiem kvalitāte iznāk labāka nekā pie maziem ātrumiem. Un Clipper parasti sastāv no divām detaļām. Ir parastā 3D printerplate, kas jums jau stāv printerī, un klāt tiek piepirkta vienplašu procesors. Teiksim, tas ir Raspberry Pi vai Orange Pi, bet viņi diezgan dārgas man tas ir. Un lai savā starpā viņus savienotu, teiksim, to ar pašu Raspberry Pi ar 3D printeru mātes plati, tur jāielādē diezgan daudz programmiņas, un viņas, kā saka, jāsapāro savā starpā, lai viss optimāli strādātu. Nu, man jau te paziņas teica, ka tas nav nemaz tik traģiski, bet es tā pastījos internetā, tur cilvēkiem diezgan pasmagiet. Jo tur diezgan daudz programmiņas jāielādē, diezgan daudz parametru jāpiemeklē, kamēr tās divas plates savā starpā savieno. Un tādā ziņā es izvēlējos tieši šo plati, jo es gribu uzlabot savu printerīti vēl, kamēr var, kura sastāv no divām detaļām. Tātad 3D printeru gals un matemātiskā daļa. Kas parasti notiek? Parasti tā, te ir 3D printeru procesors. Man viņš arī tāds pats uz vecās ir 32 bitu 407. izlaidums, kurš dara visu darbu printerī. Viņš gan apstrādā G-failu, gan izskaitļo motoriem kustības virzienus un visus citus parametrus, un to dara viens procesors. Viņam atmiņas nav diži lielās, teiksim, viņam ir tikai 190 operatīva atmiņa un 500 ir pamata atmiņa. Šeit sakrustotajā platē Clipper, kas ir, visu to matemātisko daļu veids atsevišķi procesors, kas sastāv no procesora. Tas ir 4-kodols 64 bitu procesors. Un te viņam ir divas platītes RAM atmiņas, katra pa 512 megabaiti. Tā kā atmiņa mežonīga. Līdz ar to viņš var daudz ātrāk strādāt, viņš var izskaitļot vairākus iespējamos variantus, kā rezultātā izstrādātās komandas viņš nodod uz šo procesoru, un šis procesors izpilda tikai tā saka mehānisko darbību, dod komandu
motoriņam, kurā virzienā virzieties, ar kādu ātrumu un ap visu pārējo matemātisko daļu, kas aizņem visvairāk atmiņas un kur vajadzīgs vislielākais ātrums, izpilda šis procesors ar atmiņu savu. Tādā veidā mēs panākam lielāku ātrumu, cits pat saka 3 reizes, pie tās pašas kvalitātes. Plus viņam ir vesels lērums papildu funkcija. Par to es pateikšu mazliet vēlāk. Tātad šī platīte man izmaksāja 80 eiro. Ir kā arī dārgi, bet, salīdzinoši veco, kas man izmaksāja 60, nemaz tik dārgi nav. Jo tāds, teiksim, viena Raspberry Pi platīte maksā kaut kur sākot no 50 eiro, ja nemaldos, uz augšu. Plus vēl viņš ir jāsavieno ar veco mātes plati. Tā, kas viņam nāca komplektā? Tātad pati plati, viņa nedaudz garāka un nedaudz platāka par standarta plati, bet tas nav traģiski. Viņam visi izvadi apmēram sakrīt, tā ka tur sevišķas problēmas ar šīs plates maiņu uz veco plati nav. Tā, komplektā, kas viņam nāca par tiem 80 eiro? Šitie klipsīši, vesels lērums, spraudņi tādi, ko izmanto parametru iestādīšanai. Tā, procesoram piedāvā virsū uzlīmē tādu radiatoru, jo viņš nepajokam strādās, aprēķinus veiks matemātiskos, kas aizņem daudz laiku un vietas. Tā, štekerīces C un USB. Tad viņam nāca iekšā komplektā vēl ekrāniņš. PI TS35 versija 1.0. Tā, tad viņam dāvanā vēl bija iedoti tādi 3 galaslēdzīši. Ar visu platīti, visu vadiņu, tas vienmēr saimniecībā noder. Tā, protams, kabelītis bija priekš monitora, ar ko savienota mātes plati. Tas apmēram kaut kur 50 cm garš. Tā, un kas pats galvenais? Viņam nāca tāds modelītis. Tā es otru pusi rādu. EMMC versija 1.0. Šajā modelītī ir ierakstīta Clipper programma. Clippers tas ir Linux. Ierakstīta programma, tā kā viņš jau viss sagatavots darbam un atliek tikai noskaņot, piedzīt parametrus pēc saviem motoriņiem, sildāmajiem, galvā un visu pārējo, ko parasti dara, kad regulē printeri. Tā ir tāda platīte. Viņai ir līgzdiņa. Tāda. Un viņa nāk uz mātes plates šajā vietā. Te var redzēt. EMC. Viņi vienkārši iesprozās šeit un ar skrūvītēm pieskrūvējas. Skrūvīts arī nāk komplektā, un šī platīte jau ir smadzenes, kas regulē visu komputeru. Tā kā, teiksim, ar veco variantu, kad vajadzēja pirkt atsevišķi Raspberry Pi vai Orange Pi, tiem uz tā Raspberry Pi vajadzēja uzlādēt, instalēt Linux programmu, Pythonu un vēl šādas tādas programmiņas un visu to instalēt. Tas jau viss ir izdarīts šajā platītē. Tā kā lielākais darbs mums atkrīt, lielākā sarežģītība. Tas man arī tieši patika, jo man nevajadzēs, kā saka, visu taisīt no nulles. Man tik atliks pašās beigās pielikt šādus tādus punktiņus. Tā, kas viņam vēl nāca līdzi? Tā viņam vēl līdzi nāca tāds pārējais modulītis. Tāda lieta ir, kad atmiņa viņam printerim ir šī. Tātad visa programma. Šeit programmu var ielādēt, izmantojot šo pārējais platīti. Reku viņu var iespraust iekšā pārējā un kompjuterā, un no kompjutera ielādēt iekšā šajā mikroshēmā programmu. Vai nu atjaunināt, vai paplašināt, vai kaut ko tādu. Tas, ja jūs gribat kaut ko pārrakstīt. Tāpēc ir speciāls tāds pārējais modulītis. Viltīgs. Kur jūs varat iespraust printeri un ierakstīt pašu to galveno, pašu programmu. Tā, par pašu plati.
Tātad viņai barošana plati iztaisīt ļoti labā kvalitātē. Otrā pusē ir visi uzraksti. Ja kaut kas no priekšas nav saprotams, te viss ir sarakstīts, kas par ko atbild. Te var redzēt, ka priekšā ir barošanas gals un gultas gals. Tātad apakšā pieslēdz 12 vai 24 volti, te pieslēdz gultu, te pieslēdz hotendu, te viņi var pieslēgt 3 gabalus. Tā šeit var pieslēgt 3 ventilatorus, kas nav regulējumi, 12 vai 24 volti. Šeit var pieslēgt 3 ventilatorus, kurus apgriezienus var regulēt no programmas. Un tāpat šeit ir spraudnīši, kur jūs varat izvēlēties kādu spriegumu. Teiksim, šitam ventilatoram var ielikt vai 24 volti, vai 12 volti, vai 5 voltu spriegumu barošanu. Tas ir ļoti parocīgi. Tā, šeit mēs redzam līgzdas priekš motoriņiem, kā parasti X, Y, tad pirmā Z līgzda ir sapārota. Pirms šitas trešais drivers var pieslēgt Z vienu motoriņu, otru motoriņu. Viņš ir paralēli, kas man ir vajadzīgs. Tāpat viņam var pieslēgt vēl 1, 2, 3 Z motors papildus. Tas ir lielajām kastēm, kur ir pašu galdu virza uz augšu, uz leju ar 2 vai 4 motoriņu palīdzību. Un tad viņš attiecīgi var to visu vadīt. Tāpat ekstrudera motora gali ir. Tā, kas vēl šeit ir tāds? Te var pieslēgt parasto displeju, 2 līgzdas ir. Šeit ir hotendu, termoelementu izvadi galdam un hotendam. Tāpat, kas te mums vēl tāds ir svarīgs? Šeit ir 2 līgzdas. TF kartu var iespraust, C gals. Šeit arī tāpat ir C, TF karti, HDMI štekers ir, tātad jūs pie šitās plates varat pieslēgt lielo monitoru, ja gribat jums kaut kur mētājas bez vajadzības. Šeit ir interneta gals, šeit ir USB 2, šeit ir USB 3. USB 2 viena līgzda tiek izmantota, lai pieslēgtu Wi-Fi adapterīti, jo viņam uz plates nav Wi-Fi moduļa, bet to var izmantot adapterīti. Instrukcijā ir parādīts, kāda tipa adapteri der. To vajadzētu pastīties. Tāpat šeit ir līgzda, šitā līgzda ir priekš monitora, un šitā līgzda ir priekš vibrācijas bloka platītes. Te var uzstādīt vibrācijas bloka platīti, viņu ar atsevišķi var nopirkt, ar kura palīdzību var regulēt un iestelēt hotenda galviņas vibrācijas samazināšanu. Ir tāda speciāls, viņam tāda apakšprogrammiņa, ar kuru palīdzību var samazināt vibrāciju, tādā veidā uzlabojot printēšanas kvalitāti. Teiksim, pazūtās atbalsis, teiksim, kad ir aplītis un aiz aplīša vēl nāk pāris svītriņas. O tās svītriņas, pateicoties šim blociņam, var novērst. Kas te vēl tāds ir? Te ir drošinātāji, tāpat te ir barošanas plates, 5 volti, 5 volti, 12 volti pārveidotāji, katrs pa 3 ampēriem. Teiksim, ja jūs izmantot Raspberry Pi bloku, tad viņam atsevišķi jāpērk barošanas bloks. Šeit, par cik procesors ir uz šīs plates, tad viņam attiecīgi viens barošanas bloks jau šeit ir uzstelēts. Tā kā nekas papildus nav vajadzīgs. Tā, te tāpat arī var pieslēgt 2 LED līnijas, lampiņas, ja grib LED lentas. Un jebkurā gadījumā programma viņam ir diezgan interesanta. Iespējas ir ļoti daudz. Platīte ir diezgan labas kvalitātes. Tad neko sūdzēties nevar. MakerBest strādā godīgi. Tā, tad es vēl parādīšu vienu lietiņu. Kameras
gaidīju platīti, es izdrukāju, izprintēju pareizāk. Internetā atradu korpusiņu priekš šīs plates. Tā, te var redzēt, printējis ļoti normāli. Mans labais jaunais printers, kur es tagad pārtaisīšu. Tā viņam ir apakša, te viņam ir augša, man bija diegspēlēkais. Ko te palika? Ar uzrakstu Skiprs. Tā. Var redzēt, ka visi attālumi, viss sapas. Tā, uzliksim tūlīt virsū. Tā, viņš stāvēs šitā. Tā, te viņam nāks virsū 12 voltu ventilators lielais. Vai 24, kādu es gribēšu. Tā, te var redzēt, ka visas slīgstas ir atbilstoši. Tāpat arī priekšā visas slīgstas ir. Tā kā te var domāt pieskrūvēt monitoru platīti, korpusiņu. Tepat atstāti caurumi, lai skrūvīts var pievilkt. Tā kā pusi darbīga izdarīta. Atliek tikai pagarināt motoriņu padiem galus vai galas lēčgalus, un viss notiksies. Un jāizdomā, kurā vietā zem printera viņu uzstādīt. Tā kā viss ir. Un tagad pēc brīža es pamēģināšu to platīti pieslēgt pie 12 voltīm sākuma un pastīsimies, kā tas izskatās mazrusciņa. Tā, nu pēc nelielas provēšanas. Te redzams, es te uzstādīju procesora atmiņu, to MC modelīti, iesprot iekšā līgzdā, pievienoju printera tās plates displeju. Te var redzēt, ka viņš kaut ko dara. Nu. Viņš saka, ka viņam temperatūra nepatīk. Clipper disconnect, jā. Kļūda. Firmware restart. Nu jā, man viņam jāievada vispārējais. Tā kā, printers palaidais un izslēdzās. Jo viņam temperatūras var redzēt augšā -46, -46. Tas nozīmē, ka viņam nekās nenotieks. Par cik man temperatūras tās signāla TV nav pieslēgti, tā viņš tā arī darīs. Redziet, augšā -46, -46. Un vispārējais notiek. Nav 24 konfigurācija un tā tālāk. Tātad platīte pati strādā, viss notiekās. Viss ir. Tagad tikai lēnā garā būs jāmēģina uzstādīt viņa savā vietā. Reku viņa ir. Vesels lēnums diodītis deg. Bet par cik nekas nenotiek. Par cik nekas nav pieslēgts, viss ir klusums. Bet galvenais tas, ka viss funkcijas darbojas. Ar to arī šis videoklips būs cauri.